Es vēlētos pateikt lielu paldies kaut kādas tehniski jautājumi. Laikam, ka mums ir īpaši delikāti pret šo vadu jāizturās. Tad mēs pa diviem droši to varētu. Liels paldies Labklājības ministrijai un arī Sociālo zinātņu fakultātei par šīs diskusijas organizēšanu. Es domāju, ka tā nāk, ja varbūt arī mazliet novēlot, tad īsti laikā ar savu pienesumu diezgan intensīvajā publiskajā diskusijā. Uzreiz arī jāatzīmē, ka šīs diskusija ir skatāma tieši šobrīd tiešraidē, un pēc tam arī ieraksts būs pieejams Labklājības ministrijas Sociālo zinātņu un Satorī interneta resursos. Es tā domāju, ka šis te varbūt pats aktuālais konteksts ir ļoti labi pilnīgi noteikti visiem ekspertiem, un es skatos arī vairumam apmeklētāju zināms, tā ka tad varbūt ka mazliet no citas puses tāds īs ievads. Es pats ar dzimumu līdztiesības jautājumiem esmu saistīts no aptuveni 2003. Gada, kad es piedalījos ANO attīstības programmas Rīgas biroja, tādas publikācijas dzimumu līdztiesības principu integrēšana praksē, tulkošanā un adaptēšanā latviešu valodā. Un tad es atceros, ka mēs patiesībā runājām par šo te pašu jautājumu, kā pārtulkot, adaptēt, interpretēt latviešu valodā gan dzimumu dzimtes, gan arī citus jēdzienus. Un tad bija tā, ka mēs arī sasaucām kopā ekspertus, bet tad mums tās publiskās intereses faktiski nebija it nekādas. Aptuveni tas, ko eksperti kopā ar ANO birokrātija nolēma, tad pie tā mēs arī palikām, un no vienas puses šādā veidā vienoties par kaut ko panākt konsensusu bija daudz vieglāk, no otras puses tas galīgi neaizgāja tautās. Šobrīd mēs esam savādākā situācijā, ka šis te sabiedriskais pieprasījums, sabiedriskā interese ir ļoti liela, un es teiktu, ka eksperti drusciņi skrien iepakaļ un tā kā cenšas piedāvāt labus risinājumus. Diskusija dažkārt ir ļoti asa. Varbūt kā no atsevišķu ekspertu viedokļa nevar būt iet tajā labākajā virzienā, bet no otras puses tā mana cerība, kur es ceru pēc šodienas, bet protams, ka šis ir tikai viens mazs solis progresa takā, nonāksim pie tā, lai arī kas būtu tas, par ko mēs vienojamies, ka tas cerams aizies tomēr daudz plašāk tautās. Vēl es par šo diskusiju domāju, kas ir tas, ko es vēl gribētu pateikt, un es arī vēroju, kādas ir tās diskusijas īpaši pēdējo mēnešu laikā, un tad man likās, ka ir ļoti aktuāls viens no Bertranda Rasela domagraudiem. Mēģināšu pārtulkot, tā doma ir aptuveni tāda, ka pasaules viena no galvenajām problēmām ir tā, ka ne īpaši gudri cilvēki ir pilni pārliecības un laiž no mutes ārā to, kas ienāk prātā, un ir gatavi aizstāvēt to ar asinīm līdz pat pēdējiem elpas vilcienam, un tie cilvēki, kuri kaut ko saprot, tie ir pilni šaubu un tur mēlē aiz zobiem. Un tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka šie jautājumi, par kuriem mēs šodien runājam, ir ļoti komplicēti, pretrunīgi, nav pat vienas, teiksim, kā lai saka, pareizās atbildes vai arī pat kaut kāda kopsaucēja vienas disciplīnas ietvaros, kur nu vēl šīs te visas lielās publiskās diskusijas ietvaros, bet tomēr man gribētos teikt, ka tomēr tas diskusijas ietvars viņam būtu jānāk varbūt, ka netik daudz no politiķu un no varbūt kā nevis vidējā cilvēka uz ielas puses, bet ka tomēr būtu labi, ka vismaz, ja ne mēs tā kā turētos ekspertu uzvilkt tajā rāmī, tad mēs vismaz tos argumentus, kuri nāk no dažādu jomu lietpratējiem, tomēr kaut cik izmantotu, un tas attiektos gan uz politiķiem, gan uz valsts pārvaldi, gan arī uz, teiksim, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Un tad varbūt, ka mazliet par to, ko angliski sauc par housekeeping. Mums ir šodien diskusija strukturēta 3 daļās. Tie, kas nav lasījuši darba kārtību, sākumā mēs runāsim
iekš filoloģijas, lingvistikas un tiesību zinātnes jomu ietvariem. Tad otrā diskusija, kuru mēģinās kopā saturēt Denis Hanovs, ir par pedagoģiju un psiholoģiju. Un tad noslēdzošā sesija mums būs par jēdzienu interpretāciju antropoloģijā, politoloģijā un komunikācijā. Mums ir arī paredzēti pēc katras sadaļas īsi starpbrīži un arī neliels pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 1:00. Un šeit man uzreiz ir jānorāda, ka taupot nodokļu maksātāju naudu, gan kafijas patēriņš, gan arī stiprināšanās ar ēdienu, tad šodien ir uz katra paša rēķina. Un tiem, kas ir šodien klātesoši, tad, kad ir pārtraukumi, tad droši dodieties atpakaļ uz foyer. Tur pa labu ir kafijas automāti, kafejnīca un arī 50 metrus tālāk ir arī labierīcības sievietēm un vīriešiem atsevišķi, bet tie, kas jūtās īpaši drosmīgi šodien, tad tūlīt pat ap stūri izejot ārā no šīs telpas ir arī unisex labierīcības. Tas tāda mazliet īsts ievads. Es domāju, ka ar to arī būtu gana vispārīgi runāt. Tas, kā mēs esam iecerējuši aptuveni strukturēt šo te pirmo segmentu, un es arī pieļauju, ka nākamos divus, ir, ka mums sākumā katrs no cienījamajiem ekspertiem dotu varbūt īsu pārskatu, pārdomas par sevis pārstāvēto jomu. Un tad mēs skatītos, varbūt, ka ir uzreizi replikas no pārējiem šeit pie galda sēdošajiem, un tad mēs vairāk nekā ļoti priecāsimies arī sagaidīt pienesumu no auditorijas, bet tur būtu aicinājums būt konstruktīviem, kaut cik turēties pie tēmas, vai arī tad gan es esmu pilnvarots, gan arī pārējie divi paneļu vadītāji pilnvaroti arī pieņemt kaut kādus mērus, piemēram, mikrofona atņemšana. Un es pavisam aizmirsu pati pēdējā lieta, tad jūs paskatīsieties, tas no jums ir pa kreisi, tur stāv divi, nezinu, kā tos latviski sauc, flipčārti. Šeit arī vajadzētu uztaisīt akadēmisku diskusiju, kā to labāk latviskot, kur ir trīs jēdziena gender definīcijas, un tad tas, ko mēs it kā vēlējāmies šodien uztaisīt kā tādu mazu eksperimentu, vai nu jūs varētu izteikt atbalstu vienai no tur trīs piedāvātajām definīcijām, vai arī norādīt, ka jūs atbalstat citu variantu, un, ja iespējams, tad piedāvāt arī, kas tas būtu, tad mēs to visu Labklājības ministrijas un sociālo zinātņu fakultātes kolēģi integrēs diskusijas rezultātos. Tad ar to arī varētu nodot mikrofonu tālāk Ausmai Cimdiņai. Labrīt! Es arī gribu sākt ar pateicību Labklājības ministrijai par šīs diskusijas rosināšanu. Kā jūs redzat, tad mana PowerPoint prezentācijā ir Norvēģijas finansu instrumenta logo. Un tas apliecina, ka īstenībā šo projektu, ko mēs bijām pieteikuši Norvēģijas finansu instrumentu konkursā, ka tas ir sabiedrībai aktuāls un nozīmīgs, un tas, ko es jums teikšu, lielā mērā būs saistīts tieši ar šo pētījumu. Un sākumā gribu arī pateikt to, ka es neesmu tīrais lingvists, es tomēr esmu vairāk literatūras zinātnieks, un tā ir nedaudz specifiska joma, bet sākot 90. gadu vidū docēt studiju kursu feminismas un literatūra, vēlāk to pārformulējot kā dzimuma diference literatūrā feminisma diskurss, es nekā nevarēju iztikt bez anglicisma gender satura skaidrojuma. Bez anglicisma gender satura skaidrojuma, bet pirms es tuvojos tai savai anglicisma gender izpratnei un kā es to lietoju studiju kursu ietvarā un arī savās publikācijās, es atgādināšu šo, man liekas, Labklājības ministrijas ļoti mērķiecīgi atgādināto situāciju. Proti, citēju, diskusijas publiskajā telpā atklāja, ka vienota izpratne par dzimumu līdztiesības jēdzieniem, es ieliku iekavās Latvijā,
nepastāv. Nereti lietotie termini tiek pārprasti un izmantoti neatbilstošā veidā, kas veicina maldinošu uzskatu un attieksmju veidošanos, veicina aizspriedumu rašanos. Un tātad tālāk izpratne par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, jeb dzimumu līdztiesību un tā nozīmi laika gaitā ir mainījusies un mainās joprojām. Mainās arī šo jēdzienu un fenomenu aprakstošie jēdzieni. Mana darba pieredzē tā tas tiešām ir. Tātad mēs sākam sadaļu jēdzienu interpretācija un skatījums filoloģijā, lingvistikā un tiesību zinātnēs. Gribu teikt, ka manā pieredzē tas tomēr drīzāk ir jautājums par anglicisma dženderu tulkojumu latviešu valodā, nevis par jēdziena satura interpretāciju, nevis par jēdziena paša izpratni, bet tomēr par anglicisma dženderu tulkojumu. Un manas domājamās tēmas nākot uz šo diskusiju bija, ko saka latviešu valodas izjūta. Jo īstenībā runājot par kādu tēmu, mēs nedod Dievs, mēs taču katru reizi nedefinējam katru vārdu, ko mēs izrunājam, jo mēs katreiz pie sevis to nodefinētu, tad vispār apstātos naratīvs un jebkura domāšana. Ja? Tātad tomēr sākuma punkts ir valodas izjūta. Nākoškārt, ko saka latviešu valodas un terminoloģijas vārnīcas, un trešais, ko saka anglicisma dženderu tulkošanas prakse un vai atveide citās valodās. Un šeit es vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ko tikko teica Kristaps Petermanis, ka man arī bija tas prieks un gods toreiz, kad nāca klajā UNDP, proti apvienoto nāciju organizācijas dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē. Notika diskusija, patiešām notika sirsnīga diskusija, un ar Astrīdas Neimanis tādu ļoti konsekvento nostāju, tulkojuma autora tiesības attiecinot tātad uz ANO attīstības programmas pārstāvniecību Latvijā, tika šī dokumenta tulkojumā tomēr konsekventi lietots jēdziens dzimums, kā jūs paši redzat, gan aprakstošajā daļā, konstatējot, ka pastāv arī paralēlas versijas, tāpat ir dzimte un arī dzimums socialitāte. Un man tiešām prieks šeit atkal redzēt Kristapu un redzēt Agnesi Gaili. Un toreiz arī tika piesaistīti jomas speciālisti visu cieņu Pārslai Eglītei, vienai no entuziastiem, kas sāka pēc būtības šo jautājumu pētīt, proti par dzimumu līdztiesības situāciju Latvijā, Marijai Golubevai un arī citiem. Divi citāti no tās pašas rokas grāmatas. Tātad dzimums šajā rokas grāmatā tiek izprasts kā cilvēku bioloģiska, gan kā cilvēka bioloģiska pazīme, gan sociāla, no sabiedrības uzskatiem, attieksmēm, uzvedības normām izrietoša parādība. Nākošais paragrāfs. Dzimums sociālās attiecības. Komats. Attiecības starp dzimumiem ir vīriešu un sieviešu attiecības, kas risinās noteiktā sociālā vidē, piemēram, darbā, uz ielas, ģimenē, un ļoti būtiska piebilde, kas arī laikam rada šīs problēmas un jēdzienu izpratni, tulkojot anglicismu dženderu. Dzimums sociālās attiecības nav vienādojamas ar dzimumu attiecībām, jeb seksuālām attiecībām. Un te mana piezīme, tātad runa ir tomēr par anglicismu dženderu feminismu otrā viļņa, tas ir 20. gadsimta 60. 70. gadu teorētisko diskusiju ietvaru. Proti, par dženderu kā jēdzienu, kas savu nozīmi iegūst seks dženderu opozīcijas ietvaros un ir domāta cilvēka bioloģiskās dzimumpiederības, jeb seks un sociāli konstruētās dzimumdiferences, jeb dženderu nošķīrumam. Tas, ka cilvēks ir biosociāla būtne, intelektuāļiem nav bijis noslēpums arī agrāk, un anglicisma dženderu atveides adaptācijas citvalodu vidē pieredze drīz vien jau 20. gadsimta 90. gados atklāja, ka dženderu jaunvedums pats par sevi daudz ko neatrisina, bet izvirza jaunas teorētiski metodoloģiskas, kā arī tulkošanas un adaptācijas problēmas valodās, kur gramatiskās dzimtes, proti dženderu kategorijai, ir spēcīga leksiski gramatiska slodze un vajadzība veidot šādu seks dženderu dzimums dzimte opozīcijas būtībā nav.
Piemēram, Karīnas Viderbergas raksts Translating Gender, pirmpublicējums angliski žurnālā Nora 1998. gadā, kas ir veltīts tieši gender pozicionēšanas un adaptācijas problemātikai skandināvu humanitāro un sociālo zinātņu leksikā, un tur tad ir uzsvērts. Tas secinājums ir tāds, ka skandināvu valodās nav vārda, kas spētu līdzvērtīgi funkcionēt seks gender opozīcijas ietvarā, un ka šīs abas nozīmes ir integrētas vienā jēdzienā, un tad es neizrunāšu perfekti pareizi, tātad dāniski kon, zviedriski arī kon un norvēģiski kjon. Tulkojot Karīnas Viderbergas rakstu pie tā paša secinājuma, ka latviešu valodā nav vārda, kas spētu līdzvērtīgi funkcionēt seks gender opozīciju ietvaros, un ka šīs abas nozīmes ir integrētas latviešu vārdā dzimums, nonāk arī Jānis Namejs Svejš un savā tulkotāja piezīmē, kas ir izlasāma Feministika Letika 2. laidienā, viņš uzsver, ka praktizējot gender burtisku tulkojumu kā dzimte un tādējādi mēģinot piešķirt papildu nozīmi gramatiskās dzimtes kategorijai, tiktu panāts gluži pretējs efekts, proti dzimums socialitātes izpratnes nianses tiktu maskētas. Iespējami precīzākam gender latviskojumam Vējš iesaka veidot salikteni dzimums socialitāte, dzimums sociālās attiecības, kas uzskatām ietvertu abu, gan bioloģiskā dzimuma, gan sociāli konstruētā dzimuma jēdzienu semantiku un norādītu arī uz saikni, vismaz netieši norādītu arī uz saikni ar šo anglicismu, gender un tā konceptu. Izvēloties gender burtisko tulkojumu dzimte, latvieši ir bijuši diezgan unikāli. Jo ne tikai skandināvi, bet arī blāļi lietuvieši ir palikuši pie sava lytis, tātad dzimums, vācieši pie sava geschlecht, tātad dzimums, krievi pie sava pol, tātad dzimums, vai pārņem netulkojot, it sevišķi akademiskajā diskusijā, akademiskā diskursā, lietojot kā zinātnisku terminu, bet sadzīvē, protams, cik tā vispār gender un anglicismu ieviešas sadzīvē, bet īstenībā notiek šis fenomens, un kad tas notiek tālāk vienā slaidā es parādīšu. Tātad, un tieši tāda pati netulkot, vai arī zinātniskajās diskusijās, proti tulkot kā pol vai zinātniskās diskusijās palikt pie gender un iedibināt gender studiju centru, kāds ir arī Rīgā, cik man zināms, vismaz kādreiz bija. Tātad izvēles loģika šajās valodās, tātad arī šajās valodās abas nozīmes, seks un gender, ir integrētas vārdā dzimums, tātad lytis, geschlecht, pol vai vienkārši gender, un par ko ir runa par cilvēka bioloģisko esību vai sociāli konstruētiem priekšstatiem norāda konteksts. Un īstenībā sevišķi angļu valodā, vai tad viena vārda daudznozīmība ir kāds izņēmums? Angļu valodā, taču mēs redzam vienam vārdam 2, 3, 4, 5, 6 nozīmes. Un kāpēc būtu jāapmulst, ja atkarībā no konteksta tieši vārdam dzimums tiktu tātad veidotos tā vai cita izpratne. Rodas jautājums, kā labi latviešu valodā tulkojot gender, jēdziena dzimums semantika būtu sašaurināma, bet dzimtes kategorijai jāuztiek papildu nozīme. Proti, kāpēc jēdziens dzimums būtu aizstājams ar jēdzienu dzimte? Kā jūs redzat, es pagaidām vairāk jautāju nekā secinu. Jā, un tad runa ir par valodas lietotāju pretestību. Īstenībā, ja nesaprotot, par ko tad ir runa. Dienā, to es tagad pēdējā laikā, kopš es tai Norvēģijas finansētajā grantā, tad es arī skatos mēdījos, kas notiek dienā. Es neesmu pamanījuši šo genderu, bet neatkarīgā žurnālisti, viena daļa konsekventi lieto, tātad netulkojot, un izteikti pejoratīvā nozīmē. Iejaucoties politiskajos procesos, ko es šobrīd, piedodiet, man absolūti nedaru un negribu, lai kāds to saistīt ar politiskiem dzimumu līdztiesības politiskajiem procesiem. Kaut gan tur arī man nostāda diezgan skaidri zinām. Tātad, piemēram, Viktors Savotiņš, un kā jūs redzat, es ne uz vienu, es izņēmu ārā tos citātus tā, lai ne uz vienu personu, uz kuru tiek attiecināts tā sauktais genderisms, lai tas te neizskanētu. Proti Viktors Savotiņš. Tas var nozīmēt attiecīgu iespaidu uz politiku, piemēram, ģimenes politikas nosvārstīšanos gender politikas virzienā. Neatkarīgā 14. gada 11.
novembris. Bens Latkovskis. Politiski viņa sevi pozicionējusi kā dedzīgu dženderisma ideoloģijas atbalstītāju. Neatkarīgā 14. gada 3. decembris. Elita Veidemani. Viņa darīs visu iespējamo, lai mūsu valsts pievienotos bēdīgi slavenai Stambulas konvencijai, kas būs dženderisma ideoloģijas nekaunīga uzspiešana Latvijai. Jānis Vanaks. Atliek vēl iedvest, ka viņam nav tradīcijas, nav reliģijas, nav dzimuma, tikai dzimte. Latvijas avīze 13. gada 20. novembris. Un man vēl viens pavisam jauns atradums, ko es nepaspēju ielikt PowerPointā. Pat kostīma māksliniece Jurjāne Silakaktiņa, komentējot Balles Savojā iestudējumu Tallinas operas teātrī, izsakās sekojoši. Tur bija visprofesionālākais iestudējums, bet vairāk tādas gender rotaļas. Šķirtās sievas, tur ir vīrieši. Nē, nu redziet, artistiskā mākslas pasaule, nu tas taču viss ir ok. Atcerēsimies kaut vai Brāļu Kaudzīšu mērnieku laikus, kur godamienas laikā kungi pārvēršas pa dāmām un dejo, un man liekas, ka Viesturs Kairišs to bija arī savā jaunākajā mērnieku laika iestudējumā, un tajā ainā tiešām arī izpaudās tādas eksistenciālas, ļoti refleksīvas par cilvēcisko esību, un ja vēlamies arī dzimumu lomām un tām transformācijām saskatīt. Ko es gribu teikt, ka tiešām, ka valodas lietotāji varbūt, ka tiešām apmūst tas gender, un tie, kas lasa angļu valodā, tad viņi drošāk arī paliek pie tā gender. Un vēl es atceros, tad, kad tā diskusija bija, jau tad sanāk vairāk kā 10 gadus atpakaļ, tad kāpēc neņemt gender, un par to arī Vējš runā, Jānis Namējs Vējš, kas ir iegājies latviešu valodniecībā tā kā nelabskaņa. Es nevaru saprast, kas skan labi, kas neskan, jo, piemēram, tāpat lietuviešu valoda. Ak, Dievs, cik viņiem tur ir šņāceņi un visu šito te salīdzinot ar mums, un viņi kaut kā turpina šņākt, kā ir šņākuši, un par to neuztraucas, un, piemēram, kaut vai vārds žanrs, sākotnēji ļoti izplatīts šodien žanrs. Ar tak nemaz latviešu mēlē tik viegli nepadodas. Ja? Tā kā, ja tas gender tiktu arī šādā veidā būtu bijis ieviesis, bet es atgādinu, ka es ar vienu jautāju, nevis, tas taču laikam bija ļoti svarīgi, ko es parādīju. To jau es norunāju. Jā. Un tad viss interesantākais mans atklājums šī pētījuma ietvarā ir, ka mūsdienu angļu valodā gender ir apaudzis ar papildu nozīmi un nereti tiek lietots nevis sociālu konstrukciju, bet tieši bioloģiskā dzimuma apzīmēšanai, piemēram, gender kvotažu, opposite gender, same gender, female gender, male gender un tā tālāk. Un uzskatām, tas parādās, piemēram, Eurostat statistikā, kur male un female indikāciju ailē tiek prasīts norādīt dzimumu. Tad tiek prasīts norādīt gender, tātad nevis seks, taču uzskaitītas tiek ķermeniski, fiziski iemiesotas dzīves būtnes, nevis teorētiskas konstrukcijas par dzimumu lomām, vai arī, teiksim, ieviestās prakses, ne tikai teorētiskas konstrukcijas, bet ieviestās prakses. Un pavisam interesanta aina paveras, ja mēs atveram, piemēram, Cambridge Advanced Learners Dictionaries 2008. gadā, kas man ir izdrukā, protams, internetā arī to var atrast pie vārda gender, mēs atrodam kā pirmo nozīmi, kā sinonīmu seks. Ja? Tātad pirmā nozīme lielā ir seks ar vairākām apakšnozīmēm, un tikai grammar kategorija ir kā trešā nozīme. Tātad atkal, un pirmais piemērs tam, ka gender un seks tiek lietot kā sinonīmi. The physical and or social condition of being male or female. Un tiek dots piemērs. Does this test show the gender of the baby? Otrais, tiek norādīts, ka tas var būt gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī lietots. Vienskaitļa, gan daudzskaitļa nozīmē. Proti, all males or all females considered as one group. Un arī tiek dots piemērs. Arī diezgan tāds var just politiski, ja runa tomēr par sociālo lomu regulāciju, tie piemēri tādi tomēr diezgan uzskatāmi. Un piemērs. I think both genders are capable of looking after children. Tās tad būtu tās seks, gender sinonīmiskās nozīmes. Tālāk gramatiskā nozīme.
the grammatical arrangement of nouns, pronouns and adjectives into masculine, feminine, neuter types in some languages. Un angļu valodā nav piemēra, jo viņi nevar to kā gramatisku kategoriju izteikt, ja? Viņi nevar, bet tāpat kā latviešu valodā, tāpat arī angļu valodā līdzās dzimtes un dzimuma kategorijai nereti tiek lietots dzīvīguma dzīvums, nevis dzīvīgums, bet dzīvums, ja? Dzīvums, kas ir krievu valodā, tātad ir duševļonie predmeti, un arī angļu valodā ir tas dzīvums, ja? Ir tas dzīvums. Nu, un, protams, es saprotu, ka aiz tā visa varētu slēpties jautājums par transpersonām. Ja, par transpersonām, un dažkārt, teiksim, ja runājot par šiem jautājumiem, mēģina teikt, ka dzimumam nav nozīmes. Un šajā kontekstā par dzimuma maiņu, man liekas, tieši tas, ka cilvēki dažādu iemeslu dēļ, ko es neesmu medicīniski izpētījis un arī psiholoģiski nejaucoši šai jomā, ja cilvēks maina dzimumu, un valsts, cik es zinu, Lietuva arī ir pieļauts dzimuma maiņas operācijas, tas nozīmē, ka dzimumam ir nozīme, nevis nav nozīme, ka notiek šīs ne tikai psiholoģiskās, bet arī bioloģiskās manipulācijas ar cilvēku ķermeni, ka tam dzimumam nevis nav nozīmes, ka tam dzimumam tieši ir tā nozīme, vai tas ir un ka tas ir komplekss jēdziens. Un iespējams, ka transpersonām, pat transpersonām šis jēdziens, man liekas, ir šobrīd politiski neitrāls to lieto, nu varbūt, ka tad tur ir arī kādā veidā jāatrod pēc šī feminīna maskulina un tas neitrālais, vai varbūt, ka ir jāatrod. Ja? Ja, bet mēs redzam, ka, piemēram, statistiskajā ailē nav ieviesta trešā aile, kur būtu, teiksim, nezinu, kā tas būtu kvalificējams. Mūsdienu, un kā jau es teicu, es īstenībā esmu nonākusi caur feminismu studijām, ko arī daudzi Latvijā uzskata par tādu kā nāves grēku, ka ar to nevar nodarboties, bet tas man atkal liekas jocīgi, ja? Jo īstenībā kāds ir pētnieku uzdevums? Tas būtu medicīnas zinātnēs, piemēram, vēzis, ļaundabīgais audzējs, nedod Dievs, lai visi mirst, nerunāsim par to, lai mirst, nav ko pieskarties, tas ir ļaundabīgi, ja? Un tāpat ir ar tām feminisma, un feminisma studijas mani ir novedušas pie šādiem secinājumiem. Un gribu atgādināt, ka mūsdienu pētījumu feminisma literatūra filozofijā arī uzsver, ka sievietes ķermenis ir bioloģiski dots un tajā pašā laikā kultūrzīmju piesātināts. Un, citēju, kā cilvēki mēs dzīvojam un piedzīvojam savus ķermeņus kā ar nozīmi piesātinātus, nevis vienīgi kā tukšus bioloģiskus priekšmetus. Un es atkal jautāju, nevis pastāvu stingri, tātad, vai tas nav paradoks, ka seks, gender, semantikas līdzsloči ir bijuši angļu valodas iekšējā lieta galvenokārt. Un vārds seks angļu valodā apzīmē, proti, ka vārds seks angļu valodā apzīmē gan dzimumu, gan seksu, proti dzimumaktu. Un līdz ar to jēdziena seksa lietojums cilvēka dzimuma socialitātes izpratnes pozicionēšanai stipri ierobežots. Citu Eiropas tautu valodās, ieskaitot latviešu valodu, šī problēma nepastāv. Un tad gan tas skaidrojums man beigās būtu tāds, ka es uzdrošinos apgalvot, ka tulkojot gender, varbūt ar ļoti atsevišķiem, protams, ja nav runa par gramatisku kategoriju, bet ja runa par tām šo teiksim, dzimumu līdztiesības kontekstu, ka tomēr tulkojot gender, latviski vārds dzimums būtu loģiskākā izvēle. Paldies par uzmanību. Paldies Cimdiņas kundzei. Ņemot vērā to, ka es skatos, ka visi nākamie runātāji ir ar ļoti lielu runāšanas pieredzi, kas automātiski nozīmē spēju aizpildīt visu pieejamo laiku, es lūgtu iekļauties aptuveni 10 minūšu robežās. Tas nav pārmetums. Šis bija ļoti lielisks piemērs, kā iekļauties laikā. Bet tā kā es aptuveni zinot, kas ir tas, ko varētu nākamie eksperti teikt, es domāju, ka es tagad vēl neļaušu uzdot jautājumus. Es domāju, ka es aicinātu uzklausīt visus mūsu cienījamos ekspertus, un tad pēc tam varbūt, ka tā, lai arī jautājumi nāk, varbūt par kaut kādu kopsaucējā esošu tēmu. Tā kā nākamais vārds tulkošanas maģistrei Čelnovas kundzei.
Labrīt! Mani sauc Jekaterina Čelnova, un pašlaik es studēju rakstisko tulkošanu un rakstu maģistra darbu ar saistīto tēmu. Proti par dzimumu līdztiesību terminoloģiju Eiropas Savienības normatīvos aktos un ar tam saistītam problēmam. Man nav prezentācijas, tā kā var neslēgt tā iekšā. Paldies. Un kā jau praktiski viss, ko es gribēju pateikt, jau ir pateikts. Man nav ko piebilst un par teoriju, bet es varētu tikai papildināt ar to, ka es pētu Eiropas Savienības normatīvos aktus un proti nevis tulkojums, bet valodu variantus latviešu valoda. Un es secināju, ka daži dzimumu līdztiesības termini ļoti nekonsekventi pārtulkoti. Protams, ka tulkotāji, es tā uzskatu, netulko terminus, bet piemeklē atbilstošus ekvivalentus mērķvaloda. Līdz ar to tulkotāji bieži vien konsultējas ar nozares speciālistiem. Un šajā jomā, diemžēl, nav viss tik sakārtots, un katram ir savs viedoklis, un katrs tulko un pielieto tādu terminu, kas viņam vairāk patīk. Un, piemēram, es papētīju dažus dzimtes terminus, jo es uzskatu, ka tomēr labāk lietot visvairāk vārdu dzimte attiecībā uz gender. Bet, piemēram, ja mēs paņemsim tādu terminu kā gender bias, tas tiek tulkots dažādos normatīvos aktos, kā ar dzimumu saistīts aizspriedums, dalījums dzimumos, dzimumu diskriminācija vai dzimumu aizspriedumi. Tā kā var domāt, ko vēlaties. Vai cits piemērs, gender diversity tiek tulkots kā dzimumu daudzveidība, dzimumu dažādība, kas šajā ziņā ir sinonīmi, vai dzimumu pārstāvētība. Šeit es sapratu, ka te bija no konteksta izrietošs tulkojums. Un vēl interesantāka lieta, ko es pamanīju, piemēram, gender equity tiek tulkots kā dzimumu līdztiesība, dzimumu vienlīdzība vai dzimumu taisnīgums, kas tiek jaukts ar gender equality. Bet patiesība tie ir divi dažādi termini. Un atkal gender dimension arī tiek tulkots kā dzimumu aspekti vai dzimumu līdztiesība. Tad, principā, terminam latviešu valoda dzimumu līdztiesība angliski atbilst vismaz 4 dažādi termini angļu valoda, proti gender equality, gender sensitive, gender equity and gender dimension. Tātad, ja mēs veiksim atpakaļ tulkojumu, tad tulkotāji vienkārši nezinās, kādu terminu lietot. Un tur var pazaudēt to visu nozīmi. Un ko es arī vēl tik tālu pamanīju, jo es principā esmu šobrīd procesa, ka daži pētnieki izmanto savu terminoloģiju. Tas nozīmē, ka katrs tulko, kā viņam vairāk patīk, un ko ar to nozīmē jādomā katram lasītājam atsevišķi. Un es pat zināju, ka daži sastāda glosārijus, lai zinātu, ko nozīmē kāda autora stilā, kāds termins tiek tulkots kāda veida un ko ar to viņš domāja. Tā kā, principā, man nav ko vēl piebilst. Es laikam esmu iekļaujusies. Jā,
Es varu, izmantojot savas privilēģijas uz mikrofonu, tomēr uzdot vienu jautājumu jūsu referāta starplaikā. Ja ir citi tulkotāji vai arī cilvēki, kuri tomēr vēlas lietot terminoloģiju, par kuru pastāv kāds konsensus, kuri ir daudz maz aprobēta, kāds būtu jūsu ieteikums, kurā vietā meklēt, kur konsultēties, kas būtu jūsu kā jomas, tulkošanas jomas profesionāls ieteiktais avots, vai no rakstu avots, vai arī cilvēki? Nu, principā, galvenais avots, tulkojot Eiropas Savienības normatīvos aktus, tā ir IAT datubāze. Tur arī ir diezgan interesanta situācija, jo ne visi termini tiek iekļauti tajā bāzi tieši latviešu valoda, jo angļu valoda tie pastāv, bet latviešu vēl nav. Ir vēl tāds paralēlu tekstu portāls, Lingua, es pēc tam varētu uzrakstīt, jo automatiski rakstās, kur var paskatīties, kā termins lietots kontekstā paralēlos tekstos. Proti angļu un latviešu, un var paskatīties tieši nevis tīro terminu, bet kontekstu, tieši teikumā. Un, protams, es ieteiktu Latvijas Zinātniskas akadēmijas terminu datubāzi, bet tā, diemžēl, tiek papildināta nevisai ātri brīžiem. Un, nu, principā tas ir viss pārsvarā. Nu, tādu vispieņemtāku variantu kā Google es neieteiktu, jo tur varētu atrast visu, ko. Tad tas rezultāts ir tāds, ka ir vēl diezgan daudz terminu, kur tā kā nav latviskojumu, un arī atkarībā pat no šiem trīs avotiem var būt atšķirīgi ieteikumi. Jo sākas ar IAT, piemēram, es meklēju gender bias, tur vispār nebija latviešu valodas varianta, pēc tam es paskatījos paralēlos tekstus, atradu 4 tulkojumu variantus, un, teiksim, ja termins tiek iekļauts IAT, un ja ir vairāki varianti, tad speciālisti iekļauj arī preferred version. Tas nozīmē, ka rekomendējams termins. Bet tur arī brīžiem liekas, ka tas rekomendējas termins arī nevisai precīzi. Brīžiem ir. Baltiņa kungs vēlējās repliku par. Es pirmām kārtām gribētu tomēr skaidri pateikt, ka jautājums mazliet nozīmē, ka mēs nesaprotam, kādā veidā top terminoloģija un kādā viņa veidojās. Protams, šie avoti, ko Jekaterīna nosauc, ir pilnīgi pareizi, bet tomēr mums jāsaprot, ka terminoloģija katrā valstī atveido noteiktas pilnvarotas institūcijas, un šī gadījumā tā ir Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija. Un, ja mēs skatītos uz to, kas tomēr ir, nu, neteiksim normatīvs, bet, teiksim, rekomendējuši, tad šeit galvenais būtu gan terminoloģijas komisijas, gan valsts valodas centra terminu datubāzes, jo šīs valsts valodas centra datubāze lielā mērā ir tapusi pamatojoties uz tiem tulkojumiem, kas tika veikti, gan mums gatavojoties līdzdalībai Eiropas Savienībā, tātad tulkojot AKI dokumentus. Kas attiecas par JATI, jā, es zinu, tur ir būtiskas problēmas tieši ar to, ka ir neatbilstības starp terminu daudzumu tā saucamajās vecajās valodās un tajās valodās, kuras ienāca Eiropas Savienības oficiālā valodas statusā kopš 2004. gada. Un tā plaisa, diemžēl, pēdējos gados nav pārāk strauji mazinājusies. Bet būtībā būtu svarīgi tas, ka šī gadījumā vajadzētu šo konsensu veidot šeit Latvijā un attiecīgi viņu publiskot. Ja tas nenotiek, tad, protams, ir tendence uz šiem daudz variantu pastāvēšanu un dažādi interpretācijas. Es arī domāju, ņemot vērā to, ka mēs esam šādi sasēdušies, vai jums būtu iebildumi, ja es uzreiz arī Baltiņa kungam dot iespēju turpināt, jo es domāju, ka tā loģiski tad no Jekaterinas tad mēs varētu pāriet.
īsa prezentācija Windows 10 īpatnībās, bet es domāju, tūlīt jau mēs būsim arī pieveikuši šo izaicinājumu. Godājumie klausītāji, labdien, godājumie skatītāji, kas ir laikam potenciāli. Tātad man būtu jārunā par to, kā jēdzienu nošķīrums proti divu dažādu konceptu atveidojums varētu tikt šķirts un kā tas ir no terminoloģijas teorijas un prakses viedokļa. Es vēlreiz gribu uzsvērt, kā es nekādā ziņā negribu skart šīs diskusijas pārējos aspektus, bet vairāk par to, kā precīzi atveidot to vai citu lietu ar mūsu valodas līdzekļiem. Un, ja mēs skatāmies konceptuāli, tad vajadzība pēc jauniem terminiem mums rodās faktiski 3 gadījumos. Pirmkārt, ja parādās kaut kādas jaunas lietas vai parādības, kurām nosaukuma nav, bet viņš ir vajadzīgs, ja būtiski mainās mūsu konceptuālā izpratne par kādu jautājumu, un trešais, ja agrāk lietotie termini neapmierina kādu daļu lietotāju, un tas var būt saistīts ar to, ka šiem terminiem piemīt reāli vai šķietam ekspresivitāti, bieži vien negatīvu papildu konotāti, un tāpēc, teiksim, to vietā vēlās citus. Šeit gribētu uzsvērt, ka pirmās 2 daļas ir visticamāk valoda neitrāls, proti, ja ir kaut kas jauns, viņš ir jānosauc jebkurā valodā. Trešā grupa nav tik vienkārši interpretējama, jo mēs citiem labi zinām, ka tas, kas vienā valodā ir, šādā veidā un rada šīs prasības, var arī nebūt citās valodās. Nu, piemēram, pēc mēs zinām, ka, teiksim, somugru valodās vispār nav jēdzieni par gramatisko dzimti, tātad, un līdz ar to pašu, teiksim, nu, tie visas politkorektās diskusijas, kā apzīmēt prezidents, prezidenti, ministrs, ministri, ugunsdzēsēji, kas ir ļoti karstas diskusijas angļu valodā, arī faktiski latviešu valodā ir bez būtiskas jēgas, un šajās valodās viņas vienkārši nevar pastāvēt. Ja mēs tagad skatāmies uz šo vienkāršoto skaidrojumu, jā, mēs redzam šo pretnostatījumu, bet šis pretnostatījums veidojās, es viņu tieši tās citējis, kā viņš ir Pasaules veselības organizācijas mājaslapā, un jāsaka, franču versijā arī šeit ir tieši tie paši 2 vārdi, seks un žanru, un žanru gribētu, ir tieši tās pašas cilmes vārds, iespējams, ka pat genderi varētu tikt uzskatīts kā no franču valodas pārņemts vārds kaut kad viduslaiku angļu valodā. Un jāsaka, ka tieši šo pašu risinājumu arī daudz cits romāņu valodas ir izvēlējušās, un acīm redzot, viņām tur lielu problēmu nav. Bet, kā mēs redzam, ka šī gadījumā arī angļu valodā parādās, ka nu, vienā gadījumā mēs sakām male un female, kas ir lietvārdi, otrā gadījumā maskulīns un feminīns, tie jau ir, kā lai saka, īpašības vārdi un katrā ziņā citas gramatiskas kategorijas, tā kā arī šeit pat nebūtu tik vienkārši to darīt. Ja mēs skatāmies to, kā tad ir jārisina konkrētās problēmas, tad jāsaka tā, ka šīs konkrētās problēmas vai vislielākās problēmas rodās tikai situācijās, kur mums abi šie vārdi nostājās blakus. Un tad rodās jautājums, ko tad, kurā brīdī darīt. Jāsaka, ka pašreizējā Stambulas konvencijas versijā ir, tātad es pasvītroju, esam dzimums un sociālais dzimums, bet, ja mēs rūpīgi pastītos, teiksim, šīs pašas konvencijas dažādu valodu versijas, tad mēs redzam, ka, piemēram, krievu valodā ir vispār viens vārds, nav abu vārdi, jo viņa cimnotot ir uzskatījuši, ka šis viens vārds aptver abus. Un savukārt, nu, man šķist, ka laikam Latvijas būtu visprātīgāk bijis izmantot vācu valodā, izmantot to risinājumu, proti, kur bija bioloģisches un sociālis geschlecht, tātad šī gadījumā apvienot bioloģiskais vai sociālais dzimums. Nu, un vai tur varētu vēl diskutēt, kā precīzāk. Un šī gadījumā mēs skaidri redzam, ka risinājumi dažādās valodās ir dažādi un viņi nekad nebūs. Un, manuprāt, tas ir viens no būtiskākajiem mirkļiem pastīties uz citām valodām, lai mēs nebūtu tā angliski 2 vārdi, tad latviski arī vajag 2 vārdus. Ja mēs skatāmies par šo vārdu
cilmi, tad jāsaka tā, ka vārds dzimums ir nesalīdzināms senāks nekā dzimte. Vārdu dzimte ar šādu galotni, nevis dzimta, bet tieši šādā veidā, it kā esot ieteicis Juris Alunāns, vārdu autorība vispār ir tāds drusku grūts, ja mums nav korpusu un nav visu tekstu. Katrā ziņā Mīlenbacha Enzelīna vārnīcas pirmā sējumā, viņš ne ar šādu, ne ar citu nozīmi netiek lietots. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, literāras valodas vārnīcas, tad tur tas tomēr ir teikts kā leksiski gramatiska kategorija. Un, ja arī mēs skatāmies jaunā gramatikā, tad viņš ir, kā lai saka, dzimtas nošķiršana, gramatiskās dzimtas nošķiršana ir saistīta ar bioloģisko piederību tam vai citam dzimumam. Un arī šeit dzimuma, tātad mēs varam redzēt visus šos skaidrojumus. Ja mēs ejam tālāk, tad mēs redzam, ka faktiski šis piemērs, seks un gender pretnostatījums, mums rada un izgaismo mūžīgi tulkotāju un terminologu dilēmu. Vai saskaroties ar diviem dažādiem apzīmējumiem kādā citā valodā, tie ir sinonīmi, vai viņi tiešām tāpat būs jāatveido ar diviem vārdiem vienmēr un obligāti arī mērķvalodā, vai tomēr ne. Un šeit ir faktiski tā saucamā mākslīgo sinonīmu problēma, proti, ka, ja kādā valodā ir 3 dažādi apzīmējumi, tad savulaik bija tādas izdomas. Es varu piesaukt kādu līdzīgu piemēru, kas, manuprāt, ir ļoti uzskatāms. Ja krievu valodā ir 2 vārdi, bļizņecī un dvojņa, tad bija tāda, kā lai saka, ideja dažiem, ka lūk, vajadzētu tos vienus saukt par dvīņiem, bet tā kā tam otram nav, tad tos otrus vajadzētu saukt par kopdzimtņiem. Kā mēs ļoti labi saprotam, šis piemērs uzskatām rāda, ka tādi mākslīgi sadomāt vārdi ne ir vajadzīgi, nedz arī tas. Un te ir jāatbild, vai tas tā ir vai nav, proti, vai mēs vārdam gender varam vai nevaram pateikt, vai tas nebūs šis pats piemērs ar tiem 2 vārdiem, vai tomēr kaut kas cits. Un tagad, ja mēs pastītos uz šos piemērus kontekstā no JATE datubāzes, tad mēs redzam, ka mēs laikam gandrīz nevienā no šiem gadījumiem nevarēsim pateikt automātiski ar, kā lai saka, izmantojot attiecīgas datoru taustiņu kombinācijas, mainīt dzimtes atšķirības, teiksim, female gender mutilation, tur vispār tas neiet attiecīgi tad līdztiesības vai dzimuma līdztiesības veidošanas iestādes un tā tālāk. Dzimuma maiņa, dzimtes maiņa. Laikam tas tā kaut kā nesanāks. Līdz ar to pašu šeit rodās jautājums. Mēs varam, protams, noteikt tos kontekstos, sevišķi, kur viņi ir blakus, var būt lietot, bet es domāju, ka tas būs absolūts mazākums gadījumu, un es noteikti gribētu piekrist pirmajai runātāji, profesorai Cimdiņai, ka lielākā daļā gadījumu vārds dzimums lieliski aizvieto visu šīs vietas, un ja ir, tad mēs varam diskutēt par šo Jāņa Vēja ieteikumu vai kādu citu, vai tiešām, ja ir šie vārdi blakus, runāt par šo sociālo dzimumu. Un tātad secinājumi būtu tādi, ka, gan JATE datubāzē, gan tur lielākā daļā mums rada pārliecība, ka tas varētu būt tomēr dzimums. Ja viņi ir, kā lai saka, tiešām abi 2, tad šie jautājumi, kas nebūtu nav tik bieži, radīs mums atsevišķi sekas. Un iespējams, ka mēs šeit tiešām esam atkal atskrējuši pie angļu valodas problēmas, gluži tāpat kā pie fireman un policeman, ka tā ir angļu valodas problēma, tieši šī sakritība, kas jau te tik minēta, starp seks kā dzimums un seks kā dzimumakts, kurš rada šo, teiksim, atšķirību angļu valodā, bet kurš nebūtu neuzstiep to citām valodām. Paldies par uzmanību. Lielas paldies. Un tad kā pēdējai vārds referentei jurisprudents zinātņu doktorei Krūmas kundzei, kas ir arī Rīgas juridiskās augstskolas prorektore.
Var dzirdēt, jā. Es esmu absolūti samulsusi no izcilajiem runātājiem iepriekš par visām lingvistiskajām detaļām, jo juristi parasti visu skata kaut kādā rāmī vai ietvarā, ko nosaka attiecīgais juridiskais dokuments. Un, līdz ar to man runa būs ļoti sausa, jo es nespēju visas tās lingvistiskās detaļas tā izprast, jo es kā jurists skatos uz konkrētu dokumentu, konkrētu institūciju un kas ar šo dokumentu ir mēģināts panākt. Un to mēs definējam kā juridiska dokumenta interpretāciju, kuru reglamentē Vīnes līgumtiesību konvencija, kas ir ne tikai konvencija, bet kas jau ir pārtapusi par paražu tiesībām, līdz ar to viņi ir saistoši visiem, jebkurai valstī. Latvija viņi pat ir ratificējusi, tā kā par to vispār nav strīdu. Un tas, ko tā konvencija nosaka, kad pirmais ir jāskatās katra konkrētā dokumenta gramatiskais saturs, kur tad varētu būt, teiksim, tā lingvistiskā nozīme, bet tikpat būtisks ir konteksts. Tikpat būtisks ir katra konkrētā dokumenta mērķis, uzdevums un interpretējot, vai tā būtu direktīva, starptautisks līgums, konvencija, vienalga, ir jāvērtē preambula, katra starptautiskā līguma preambula, citi līgumi, kas ir saistīti ar šo dokumentu, sekojošie līgumi, valstu prakse un tā skaitā citi starptautiski līgumi, kas ir saistoši attiecīgajām valstīm, kas ir noslēgušas vienošanos. Ja mēs skatāmies uz terminoloģiju, terminoloģija no organizācijas uz organizāciju var atšķirties. Un organizācijas arī mēdz mainīt terminoloģiju, kādā viņas apdēvē kaut kādu personu grupu. Piemēram, Eiropas Savienība ir mainījusi savu terminoloģiju attiecībā uz dzimumiem, uz dzimumu līdztiesību. ANO var lietot citu terminoloģiju, bet tīri juridiski, lai saprastu, kas ir tas piemērojamais standarts, mēs skatāmies uz visu to dokumentu kopumā un kontekstā. Un Baltiņkungs tikko piesauca, piemēram, Stambulas konvenciju. Un Stambulas konvencija, manuprāt, ir kristāli skaidra, jo šīs konvencijas gan preambulā, gan arī skaidrojošā ziņojumā ir atsauces uz ANO dokumentiem, uz citiem Eiropas padomes dokumentiem, kur šie dzimuma jautājumi ir pilnīgi skaidri nodefinēti un ir skaidrs, par ko šī konvencija runā. Un katrs jurists, kurš ņems un teiksim, mēģinās piemērot šo konvenciju vai interpretēt šo konvenciju, atsauksies gan uz preambulu, gan uz skaidrojošo ziņojumu, jo to nosaka Vīnes līgumtiesību konvencija. Tur vienkārši nav citu variantu. Teiksim, tā interpretācija caur to ir noteikti ļoti skaidros rāmjos. Ja ir citas organizācijas, kas lieto citus dzimuma apzīmējumus, citas kaut kādas kategorijas, kādās viņi pēta
dzimumus vai orientācijas vai vēl kaut ko, tad tas atkal ir jāskatās katras konkrētās organizācijas kontekstā un katra tā dokumenta kontekstā, kāds ir tas mērķis. Ja Latvija izvēlas savu definīciju dzimumiem, dzimtēm, vienalga, mēs to varam darīt. Mēs to varam darīt, jo pie jebkuras konvencijas vai, teiksim, arī Eiropas Savienības ietvaros tur ir visādas juridiskas iespējas, ko var darīt. Ja mēs izējam uz to, ka mums, teiksim, tā konvencija ir piemērojama, būtu ļoti labi viņu ratificēt, bet mums nav piemērojams tieši tāda definīcija, kāda ir ietverta līgumā. Mēs vienmēr varam iesniegt atrunu vai deklarāciju. Atkal es atsākšos uz Baltiņkunga piesākto Stambulas konvenciju, kuru, piemēram, Lietuva ir parakstījusi ar deklarāciju. Viņa pat vēl nav viņu ratificējusi, viņa ir tikai parakstījusi, bet iesniegusi deklarāciju, ka šī konvencija būs piemērojama saskaņā ar Lietuvas konstitūciju. Nu, var patikt, var nepatikt. Man personīgi tā deklarācija nepatīk, jo, manuprāt, viņa īsti nav saskaņojama ar līguma mērķi, bet tādu Lietuva ir iesniegusi. Ir citas valsts, kas ir iesniegušas atrunas un deklarācijas pie citiem konvencijas pantiem. Tā vienmēr ir juridiska opcija, ka mēs definējam kaut ko vai norobežojamies no kaut kā, kas mums nepatīk vai nav pieņemams. Tas būtu tas juridiskais komentārs, un, ja es drīkstu beigās vienu politisku komentāru. Politiskais komentārs ir: paskatāmies lūdzu uz to, lai mēs neesam tai kartē, man ir līdzi tā karte, lai mēs neesam tik sarkani un atpalikuši, un lai mūs nepieskaita pie tādiem autoritīviem režīmiem, ka mēs uz šiem jautājumiem skatāmies tik sensitīvi. Paldies! Tā kā mēs tā pamazām ieslīdam jautājumu sadaļā, tad es arī Krūmes kundzei vēlētos pavaicāt vienu lietu pavisam nesen. Ja es pareizi atceros, vai pagājušās nedēļas beigās vai arī šīs nedēļas sākumā Eiropas komisija paziņoja par plānu, ka Eiropas Savienība varētu parakstīt un salīdzinoši īsā laikā arī ratificēt Stambulas konvenciju. Vai jūs varat ieskicēt klātesošajiem, kādas ir šī soļa iespējamās sekas, tad, ja tas tiešām notiek, un tur ir diezgan liels dalību valsts īpatsvars, kuras visticamāk diezgan spiedīs tā, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, un vai es saprotu, ka ir iespējams diezgan lielas atrunu iespējas Eiropas padomes cilvēktiesību dokumentiem, bet vai fakts, ka Eiropas Savienība varētu ratificēt Stambulas konvenciju, kaut kā varētu vairāk sašaurināt Latvijas izvēles iespējas, izdarīt dažādas izņēmumus? Eiropas Savienības kopumā, paldies par jautājumu, Eiropas Savienības attiecības ar Eiropas padomu šobrīd ir diezgan sarežģītas pēc pēdējā Eiropas cilvēktiesību, Eiropas Savienības tiesas sprieduma par nepievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Attiecībā uz Stambulas konvenciju patiesībā tā situācija ir daudz vienkāršāka, jo Eiropas Savienība ir pat pāris soļus tālāk šo jautājumu risināšanā nekā Eiropas padome. Vai tas ietekmēs Latvijas izvēles iespējas? Jā, noteikti. Jā, noteikti. Ja teiksim, Eiropas Savienība pievienojas un ja viņi
jāsaprot to kompetences līmeni, kādā viņi var konvencijai pievienoties, protams, tas automātiski ietekmē Latviju. Paldies. Vai ir kādi komentāri, varbūt, ka no šeit man vistuvāk sēdošiem cilvēkiem, varbūt, ka jūs aizmirstāt kaut ko piebilst, vai ir komentārs par kādu citu ekspertu teikto, tad, ja nav, vai ir, tad jums rodās, tad jūs droši dodiet man ziņu, bet ņemot vērā to, ka šajā diskusijas sadaļā ir atlicis īstenībā diezgan maz laika, mums ir aptuveni 15-17 minūtes, es labprāt vēlētos dot vārdu auditorijai. Tad, ja būtu iespējams vairāk jautājumu veidā, tad, ja ir komentāri repliks, tad varbūt, ka ļoti īsi cenšoties izmantot varbūt, ka šo te cilvēku laiku, kas ir sanākuši, kas katrs pats ir pietiekami aizņemti. Vai ir kāda aktivitāte zālē? Ja es varu lūgt, vai pareizi sakot, es jums aiznesīšu mikrofonu tā, lai jūs arī labi dzirdētu gan mūsu tiešraidē cilvēku, kuri klausās, gan arī tā, lai tas ierakstā paliek. Un tad, ja jūs varētu arī stādīties īsi priekšā, kas jūs esat. Raipolis biologs. Man ļoti patīkami dzirdēt bija, ka šeit ir ļoti, manuprāt, tā pareizs viedoklis, kad jāpieturās pie mums jau zināmiem terminiem. Bet man ir tāds jautājums. Mums šobrīd šos te termīnus lietojot ļoti bieži zem viena termīna, ko mēs lietojam vienā it kā nozīmē, ir dažādas tomēr, teiksim, no bioloģiskā viedokļa. Es minēšu kaut vai te jau pieminēto transseksuālismu, tad tur ir no medicīnas, no bioloģiskā viedokļa divi vismaz fenomeni. Viens ir tad sieviete ar ārējām pazīmēm, tātad sieviete, bet ar vīrieša dzimumu tātad sistēmu faktiski sēkliniekiem. Tas ir nemaināms, tur nevar, principā var pārvērst tā teikt ar ķirurģiskām operācijām, bet nav maināms tā dabiskā ceļā. Otrs ir transseksuālie cilvēki, kuriem sakarīt gan ārējais izskats, tā teikt, gan chromosomas, arī dzimuma sistēma, tas ir sēklinieki vai olnīcas, bet ir vēlme mainīt dzimumu. Šie cilvēki, tātad šiem cilvēkiem rodas tā identitātes neatbilstība ārējām, jāsaka tā, izskatam un uzbūvēja no tā, kad dzimuma identitāte veidojas jau agrīnajā embrioģenēzē, tātad viņiem smadzenēs ir jau šī te identitātes izjūta, kas vēlāk realizējas viņam pieaugot, ko šobrīd novērš ar vai pārmaina ar operācijas palīdzību. Tad, ja mēs visus paliekam zem šī te transseksuālā, tad faktiski pirmajā gadījumā mēs nevaram viņus pārveidot par tādiem, lai viņi būtu tiešām dzimumu spējīgi, tas ir vairošanos nodrošināt. Otrajā gadījumā mēs varam, ja viņi saglabājot savu fenotipu, var to vairošanos nodrošināt. Varbūt tas mazliet sarežģīti uzdeva jautājumu, bet tā kā Baltiņa kungs ir mediķis, varbūt viņš. Tad jautājums tāds, vai var ar šo te vienu termīnu dažādas parādības bioloģiskās, teiksim, jo viens pierādot savu taisnību, vienādi saprot šo jautājumu, cits atkal otro variantu šajā te parādībā saskata, un tādēļ rodas nesaprašana, kad tiek lietots šis termīns, un
pielietots, teiksim, seksuāla minoritāte vai kaut kas tam līdzīgs. Paldies jums, Baltiņkungs. Es domāju, ka šeit ir viena lieta, ko mēs nekad nevienā pat visideālākā terminoloģijā neatrisināsim, proti, ka mēs gan varam tiekties, ka katrs termins ir monosēmisks, tātad viņam ir tikai viena nozīme, bet patiesību sakot, tas būtu iespējams gandrīz tikai, ja šie vārdi būtu mākslīgi veidoti, piemēram, apzīmējot ķīmiskās šķiedras, minerālus vai noteiktas sugas, kur mēs būtībā šos vārdus jau veidojam no gataviem formantiem, bet tikko tie ir zinātnes termini, tad viņiem visiem piemīt lielāka vai mazāka polisēmija. Un būtībā būtu skaidrs, un manuprāt šeit arī Krumskundze ļoti precīzi pateica, ka katra organizācija, katra dokumenta, kā lai saka, ievadā vai terminu skaidrojumā mēs varam paskaidrot, kādā nozīmē mēs tieši šo terminu esam šī dokumentā lietojuši. Protams, tas visticamāk nedos mums tiesības paplašināt tieši tādu izpratni arī uz jebkuru citu situāciju. Tā kā man jāsaka tā, ka kamēr mēs lietojam daudz maz dzīvus, kā teikt, dzīvus valodas vārdus, mums šī dimensija pastāvēs un jebkura vārdnīca mums to skaidri pateiks. Tostarp arī tas, kur mēs runājam galā par šo pašu dzimumu, kas ir gan šīs bioloģiskā pazīme, gan arī izcelšanās, kā teikt, un ja gribam arī šis ļoti ekspresīvais teiciens oģu dzimums, tas nebūtu nenozīmēs, ka viņš ir sieviete vai vīrietis, bet kaut ko pavisam citu un dzīvā valoda kontekstā mums ļaus to nošķirt. Cimdiņas kundze, vai es varu palūgt to izdruku, kur bija tie par genderismu, tie citāti? Ir viena lieta, kurā pilnīgi noteikti nodarbina mani, gluži naktīs tā, ka neļaut gulēt, tā nav, bet es pieļauju, ka tas ir aktuāli vairākiem, teiksim tā, cilvēkiem, kuri seko tēmai līdzi. Un tā ir šī te genderisma ideoloģija, vai klātesošajiem ir kāds komentārs par to, kas ir genderisms, vai es vispār cenšos, kā angliski wrap my head around, tā kā latviski vispār kaut kādā veidā to ielikt kaut kādā loģiskā veidā iekšā savās domās, savā pasaules lietu izpratnē. Kas tas ir, vai ir kāda definīcija, jūsu komentārs par šo te fenomenu? Jā, īstenībā nākot šo sarunu ir ieslēgts. Es nezinu, kas tas ir. Es nezinu, kas ir genderisma ideoloģija. Pastāv viena sabiedrības daļa, kas uzskata, ka ar to gender, ka tas ir tas lielākais ļaunums, kas nāk no Eiropas, un tieši caur šo gender es neatļaujos šobrīd tulkot šo jēdzienu. Es nezinu, kas tas ir, un kā interesēs, kas tā pa ideoloģiju, es nezinu. Es nezinu. Jurisprudences skatījums, tiesību zinātnes. Nebūs īsti jurisprudences skatījums, tas ir Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras skatījums, jo viņi konsekventi pēdējos pētījumos atsakās no vārda gender lietošanas. Gan attiecībā uz homoseksuāliem cilvēkiem, gan uz transpersonām vārds gender ir visur izņemts ārā. Respektīvi, tad tā pieeja ir tā, lai runātu par konkrētām parādībām, pēc iespējas precīzāk viņas raksturotu. Jā, viņi ir izvēlējušies citu definīciju. Jā, tas, ko mēs jau iepriekš runājām, ka katrā dokumentā izvēlas citu definīciju. Un Eiropas Savienība pēdējos dokumentos izvēlas, pamatiesība aģentūra konkrēti izvēlas ņemt vārdu gender vispār laukā. Es vienkārši gribētu piebilst, ka es
kad diskutēju ar draugiem un paziņām, tas nav gluži akademiski, bet kad es jautāju tieši par dzimumu līdztiesības terminoloģiju, par dažiem vārdiem, tad, ko es dzirdēju, ka tā genderisma teorija, neviens man nevarēja arī paskaidrot, kas tas ir, bet tam bija ļoti izteikti negatīva konotācija. Līdz ar to es saprotu, kāpēc Eiropas Savienības aģentūras izņem to laukā. Tāpēc, ka sabiedrība pastāv tāds viedoklis, ka viss, kas saisties ar genderismu, ir slikts. Tā, es gribētu piebilst to pašu, ka es gribētu atsaukt atmiņā no savu ziņojumu to 3 iemeslus, kāpēc mēs mainām terminus, un šīs laikam būs tas 3. iemesls, proti, ka vārds, kur mēs līdz šim lietojam, iegūst kaut kādus papildus konotātus, kas, acīm redzot, ierobežo, sašaurina viņa lietojumu, padara viņu neveiksmīgu, un, diemžēl, lai ko mēs arī vēlētos, acīm redzot, šeit ir. Un tepat nav tik svarīgi tieši kādā veidā šis vārds daudziem tiek uztverts kā slikts. Gauklā liela daļa vārnīca arī, skaidrojot vārdus ar negatīvu nozīmi, nespēja pateikt tieši kādā niansē viņi ir slikti, bet ka viņi ir emocionāli negatīvi iezīmēti, un līdz ar to pašu viņu lietojums neitrālos tekstos vienkārši vairs nav funkcionāli vēlams. Ja es varu vēl vienu precizējošu jautājumu, vai mums ir cerība tuvākajā laikā saņemt Valsts valodas centra datubāzē ieteikto rekomendēto tulkojumu vārdam genderisms, vai arī šis vārds nebūtu latviešu valodā ieviešams? Es neesmu pārliecināts, ka jebkuru, kā teikt, modes vārdu mums vajadzētu uzskatīt par terminu, kurš ir jāievieš. Jo pretējā gadījumā, ja mēs labi atceramies, bija tāds brīdis, kad politiski oponenti runāja, ka ir ekonomika un ir reiganomika, ja? Kritizēdām atbilstošā laika Amerikas prezidentu. Kā jūs saprotiet, es nedomāju, ka katru šādu veidu ekspresīvu vārdu mums vajadzētu uztvert par terminu. Paldies jums! Īsi stādīties priekšā. Marija Simjona, Latvijas Universitātes Zimta studiju centrs, filoloģijas doktora. Man ir komentārs par šo te genderismu jēdzienu. Principā, kāpēc par to negāciju, negatīvo attieksmi pret to sabiedrībā? Manuprāt, tā rodas tāpēc, ka tajā pirmajā nozīmē un feminismu teorijā mūsdienās tas tiek attīstīts, ja? Ka genderism ir dzimšu ideoloģija. Ideoloģija nozīmē to, ka sievietei tiek piešķirt tikai sievišķais, vīrietim tikai vīrišķais. Tā ideoloģija principā nošķir vai izsvītro ārā transpersonas, par kurām mēs šodien runājām. Un iespējams tas pamatā tam, ka negācija nāk no šī jēdziena, bet tās mans tāds pārdomas no teorijas vai kā, nezinu, tās puses, jā. Labi. Izskatās, ka mēs ar jautājumiem... tomēr mums ir vēl. Labdien, Sanita Vasiljeva, Labklājības ministrija. Es gribēju pateikt, ka domas skaidrība nav iespējama bez valodas skaidrības, un tādēļ es gribētu arī lūgt jūsu viedokli, kas Labklājības ministrijai kā politikas plānotājiem būtu jāizdara, vai kas būtu mūsu mājasdarbs, lai sakārtotu šo jēdzienu skaidrojumus, jēdzienu lietojumus dažādos dokumentos, un mēs ar vienotu izpratni un ar vienotu jēdzienu runātu par vienu un to pašu lietu. Paldies. Akadēmiķiem brīnišķīgi iespēja tiešā veidā ietekmēt politikas veidošanu. Tad man jājautā, vai Labklājības ministrija ir pārliecināta par kādu lietu, tad būtu jārunā. Kas tad tā ir par lietu, par ko tiek runāts? Vai, cik es zinu, cilvēkam piedzimstot pasē tiek ierakstīts dzimums. Ja ir šaubas par dzimumu, tiek pieaicināti eksperti, pēc tam tiek noformēts juridisks dokuments.
jo pasē stāv rakstīts, tomēr vīrietis vai sieviete, kas ir nācis pasaulē. Nu, un ja labklājības ministrija regulē attiecības starp šīm juridiski, jā, es tiešām, tā nav mana kompetence, tas nav ieteikums, tās ir pārdomas. Nu, tad droši vien, ka diezgan skaidri zināms, kas tiek rakstīts pasēs, ja? Bet, ja ir runa par transpersonām, seksuālām orientācijām un to tiesību aizsardzību, ja? Iespējams, ka ir jāmeklē kāds cits variants. Varbūt, ka es no savas puses varu uzdot pašu pēdējo jautājumu, tad jūs varētu burtiski atbildēt vienā, divos teikumos, Cimniņas kundze var arī paturēt mikrofonu, par to, jūs arī droši vien sekojat līdz pašreizējai publiskajai diskusijai, kas var būt, ka no akadēmiskās puses, no tādas intelektuālās perspektīvas, kā šo diskusiju padarīt konstruktīvāku, vai jūs redzat iespēju panākt vismaz vienošanos par kaut dažiem kopsaucējiem, kas mūs var virzīt kādā konstruktīvā, ja ne risinājuma virzienā, tad atvieglojuma virzienā, jo šobrīd man šķiet, ka ir milzīga konfrontācija starp vismaz, es nezinu, 2, 3, 4 iesaistītajām pusēm, vai tur ir kāda izeja redzama un kā? Es vēlreiz gribu atkārtot to, ko es teicu sākumā. Liels paldies Labklājības ministrijai par šīs diskusijas organizēšanu. Šī diskusija ir ļoti labs solis un veids, kā šo jautājumu risināt. Un izkrita ārā, man likās, ka bija loģiska doma, izkrita ārā tā, ko tieši un kā. Ja man atnāks tā doma atpakaļ, tad es pateikšu. Ja man tiešām izsakot jums pateicību, man izkrita doma, bet man bija prātā ko un kā. Es gribētu vēl piebilst, atbildot uz Labklājības ministrijas pārstāves jautājumu, ka, manuprāt, būtu vēlams pieaicināt tomēr juristus lingvistus, kuri varētu komentēt un noformulēt šo tes iedzienus gan no lingvistikas puses, gan no juridiskas puses un skatīties ne tikai kāda dzimte un kādas ir galotnes, bet arī paskatīties tieši to jēdzienu. Es gribētu teikt tā, ka, manuprāt, pirmkārt, un tas tomēr ir Labklājības ministrijas daļai uzdevums, vajadzētu saprast šos jēdzienu sistēmu un hierarhiju. Jo tas, vai mēs esam vienisprātis par vienu vai otru jautājumu, tas nemaina mūsu vajadzību pēc tā, ka katrs jēdziens tiek pareizi, precīzi un nepārprotam nosaukts. Un šo jēdzienu sistēmu, diemžēl, nevar veidot nedz no malas pieaicināti terminoloģijas speciālisti, nedz no malas pieaicināti juristi lingvisti ar visu cieņu pret viņu kompetenci un prasmēm rast risinājums, bet to tieši kādi ir jēdzieni, kuri ir jāatzīmē, kuri kādā situācijā ir nošķiram, tas tomēr ir attiecīgās nozars, kā lai saka, lietpratēju darbs vai mājas darbs, pirms viņi pieaicina kādus citus. Paldies. Īsi. Es domāju, ka strādājot pie dažādu starptautisku dokumentu atveidošanas latviešu valodā, ir vienmēr jāskatās uz to sistēmu, kompetenci un valsts rīcības brīvību. Jo, ja tas dokuments ir automātiski Latvijai juridiski saistoši, ja tur ir skaidri preambulā noteiktie mērķi, tas arī veidos to terminu atveidojumu latviešu valodā pēc iespējas korektāk. Ja dokumenta uzdevumi, mērķi preambulā būs atšķirīgi vai definīcijas, kas būs dotas jau attiecīgajā dokumentā, būs atšķirīgs, un tas tā noteikti būs. Jūs skatīsieties ANO dokuments, Eiropas padomes dokuments, Eiropas Savienības dokuments, tās definīcijas atšķirsies, bet viņas tur vienmēr būs.
Līdz ar to Labklājības ministrijā patiesībā nemaz nav liela rīcības brīvība. Jūs jau darbojaties noteiktā rāmī. Un mums, kā Latvijai, ir būtiski paturēt prātā to, ka mēs esam pievienojušies gan Eiropas padomei, gan Eiropas Savienībai, gan ANO, lai uzturētu kopējas fundamentālas vērtības. Un ja šīs organizācijas ir pieņēmušas direktīvas instrumentus, kaut kādas konvencijas, rezolūcijas un vēl vis kaut ko, atsaucoties tieši uz šīm kopīgām vērtībām, tas ir tas virsmērķis, kas ir jāpatur prātā, arī atveidojot kaut kādus terminus latviešu valodā. Liels paldies! Ja ir kaut kas ļoti svarīgs. Es nezinu, vai tas ir ļoti svarīgs, bet es domāju, ka šie termini jau jālieto ne tikai Eiropas dokumentu tulkošanai, ka šie termini ir jālieto arī rīcības politikas kontekstā Latvijā. Un, man liekas, galvenais tomēr ir identificēt tādu objektu, par ko tad ir runa. Vai ir par biosociālu, ķermeniski identificējumu dzīvu būtni, vai par kādām, par ko ir runa, ja? Un to es nezinu, vai kas to tā var definēt, par ko ir runa. Man liekas, ka tas ir acīm redzams, par ko ir runa. Un tas ir īstenībā tas, ko man arī prorektors kundze teica, vai ne? Ka te ir ļoti stingra juridiski terminoloģiska tāda pozīcija, un atkal mums ir sava valodas izjūta, un dzīves pieredze, un sadzīves nepieciešamības, un tas viss tāds komplekss. Labi, liels paldies. Ņemot vērā to, ka mēs esam nonākuši pie šīs diskusijas sadaļas beigām, es vēlējos pateikties ekspertiem, ka es katrā ziņā šajā pusotrā stundā iespējams saņēmu vairāk tādu konkrēti izmantojamu lietu, nekā varbūt, ka visā pēdējo 2-3 mēnešu diskusijā. Tā kā liels paldies par to jums. Mums ir arī pašās dienas beigās paredzēta 20 minūšu, varbūt īsa sesija, kur 3 paneļu vadītāji, tad mēs mēģināsim varbūt sintezēt, kas ir tas, ko mēs esam dzirdējuši, tā lai piedāvātu tādu kopsavilkumu. Milzīgs paldies jums par jūsu laiku. Maza pateicība no Labklājības ministrijas. Un šobrīd 5 minūšu pauze. Šobrīd ir 11:00. Tiekamies atpakaļ 11:05 uz nākamo Denisa Hanova vadīto sadaļu.